1988. gada pavasarī, nodemonstrējot apskaužamu vīrišķību un īstu sportisko raksturu, Rīgas Dinamo hokeisti izcīnīja PSRS čempionāta sudraba medaļas. Šīs vēsturiskais panākums rīdziniekiem dāvāja unikālu iespēju, proti doties pāri okeānam, lai mērotos spēkiem ar Nacionālās hokeja līgas grandiem Artūrs Sirbē, Harijs Vitoļņš, Oļegs Znaroks, Aleksandrs Kerčs un Saša Beļļauskis pret nākotnes Stanleya kausa ieguvējiem Calgary Flames. Viņiem pretī stājās tādas zvaigznes kā Džo Malens, Hokans Lops, toreiz vēl pavisam jaunais Džo Ņūvendaiks, Als Makinis, Garijs Saters un Teo Flerī. Kanādas slavenajam klubam jau iepriekš bija uzkrāta pieredze pret Padomju Savienības bloku. 83. gada janvāra sākumā PSRS izlase piekāpās Flames vienībai ar 2-3, bet gandrīz 3 gadus vēlāk ārkārtīgi saspringtā un līdzīgā cīņā ar 3-4 piekāpās arī Maskavas Dinamo. Pirms mača pret rīdziniekiem Calgary hokeisti demonstrēja atzinīgu sniegumu. NHL regulārajā turnīrā ar 53 punktiem 36 spēlēs stabili ieņemot 2. vietu visā līgā, lai piešķirtu Rīgas Dinamo muskuļiem papildu jaudu un impulsu šīs tūres laikā. Komandu pastiprināja aizsargu pāris no Voskresenskas Chimik, kā arī olimpiskais čempionu trio no Maskavas Dinamo Andrejs Lomākins, Anatolijs Semenovs un Sergejs Jašins. Neskatoties uz to, aiz okeāna hokeja aizkulisēs valdīja liela skepse. Ziemeļamerikā mēļoja, ka rīdziniekiem, kuri tobrīd savā vietējā čempionātā ieņēma vien 8. vietu, nav nekādu reālu izredžu pret vienu no labākajiem NHL kolektīviem. Viss liecināja par to, ka spēle Albertas provincē beigsies ar pārliecinošu mājinieku uzvaru un viesu sagrāvi. Pirmais periods noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu 0-0. Turklāt Latvijas galvaspilsētas komanda pamanījās pārliecinoši pārmētāt laukuma saimniekus, izdarot par 2 metieniem vairāk 11-9. Arī mača otrais nogrieznis aizritēja kaujinieciskā gaisotnē un noslēdzās ar sīvu 1-1. Šajā trešdaļā pēc lieliskas Čudīnava un Beļļauskas saspēles precīzi bija Aleksandrs Kerčs. Cīņa ritēja teju kā pa viļņiem, un pamatlaika noslēgumā uz tablo mirdzēja neizšķirts rezultāts 2-2. Pēc tā laika reglamenta sekoja 5 minūšu papildlaiks. Vārtos meistarīgi spēlēja Artūrs Sirbē, ļaujot komandai izturēt mājinieku vētrainu ofensīvu un nosargāt ārkārtīgi cienīgu rezultātu par spīti Kerča noraidījumam pašā mača izskaņā. Lai pa īstam aptvertu šī neizšķirta vērtību, ir jāsaprot tolaik demonstrētais Calgary Flames spēks. Tā bija elitas līmeņa organizācija, kas jau pēc dažiem mēnešiem Stanleya kausa finālsērijā pārspēja Montreals Canadiens un virs galvas cēla kāroto trofeju. Turklāt aizsargs Als Makinis šajā procesā nopelnīja Kona Smita balvu kā izslēgšanas spēļu vērtīgākais hokeists. Regulārajā turnīrā 4 Flames hokeisti vidēji mačā guva vairāk nekā 1 punktu. Produktīvākais starp viņiem bija 3-kārtējais čempions un topošais hokeja slavas zāles dalībnieks Džo Malens, kurš 79 spēlēs spēja sakrāt 110 rezultativitātes punktus, demonstrējot kosmisku liederības koeficientu +51. Ziemeļamerikas kluba pieteikumā bija atrodams arī Sergejs Prjahins, pirmais Padomju Savienības hokeists, kuram politiskā vadība deva oficiālu zaļo gaismu spēlēšanai NHL un kurš pirms tam pārstāvēja Maskavas Skriļa Saveta. Sezonas gaitā uzreiz 4 Calgary vienības līderi izpelnījās godu piedalīties NHL visu zvaigžņu spēlē. Atsevišķi jāizceļ arī komandas kapteinis 16 sezonas līgā aizvadījušais leģendārais ūsainais Lenijs Makdonalds. Viņš tieši šajā vēsturiskajā kampaņā sasniedza grandiozas virsotnes, gūstot savu 1000 punktu un 500 vārtus karjerā. Makdonalds savu karjeru noslēdza gluži kā pasakā, gūstot vārtus tieši tajā mačā, kas nodrošināja klubam Stanleya kausu un tikai pēc tam paziņoja par slidu kāršanu uz nagliņas. Kopumā Flames spēlētāju bagāža tajā sezonā bija mērama teju neticamos 9883 mačos Nacionālajā hokeja līgā, un šīs monolītās komandas kodolu veidoja nepilni 79% kanādiešu hokeistu. Jāatzīmē, ka daudzus gadus vēlāk, proti
proti 2010. gada rudenī šai pašai Calgary Flames komandai pievienosies latviešu spēka uzbrucējs Raitis Ivanāns. Tiesa, nostiprināties tās sastāvā viņam patraucēs smags smadzeņu satricinājums jau pirmajā mačā, kādēļ 2 sezonu nogrieznī Flames rindās viņš paspēs aizvadīt vien 2 spēles, lielāko daļu laika pavadot farmu klubā Abbotsfordas Heat, Amerikas hokeja līgā. Atgriežoties 88. gada nogalē vēsturisko Rīgas Dinamo cīņu pret Flames, klātienē vēroja 18,769 skatītāji. Savukārt jau 28. decembrī rīdziniekus gaidīja nemazāks pārbaudījums. Šoreiz pretī stājās varanā Edmontonas Oilers dinastija, un šo maču klātienē baudīja 17,503 līdzjutēju. Pirms tikšanās ar Rīgas klubu Edmontona NHL kopvērtējumā ieņēma 5. vietu. 37 spēlēs viņi bija izcīnījuši 20 uzvaras, piedzīvojuši 13 zaudējumus un 4 reizes cīnījušies neizšķirti, iekrājot 44 punktus ar iespaidīgu vārtu attiecību 171-142. Pretinieku nometnē saimniekoja NHL superzvaigzne un Oilers kapteinis Marks Messier, kuram asistēja Glens Andersons un Kevins Loves. Zīmīgi, ka tieši Loves savulaik guva pašus pirmos vārtus Edmontonas kluba vēsturē Nacionālajā hokeja līgā, kas ir viens no retajiem šīs organizācijas rekordiem, kurš nepieder hokeja karalim Veinam Gretzkim. Runājot par karali, pirms tās sezonas sākuma Edmontonas klubs bija iesaistīts iespējams skaļākajā un lielākajā darījumā visā NHL vēsturē, aizmainot savu ikonu uz Losandželosu. Ja pirmajā mačā pret Calgary rīdziniekiem pretī stājās topošā čempionu vienība, tad supersērijas otrais duelis saveda kopā ar klubu, kas pēdējo 5 gadu laikā jau 4 reizes bija virs galvas cēlis Stanleya kausu. Šo panākumu viņi spēs atkārtot arī 1990. gadā, pirms hokeja tronī kāps Mario Lemieux un Pitsburgas Pingvīns kompānija. Oilers vīru kopējā NHL bagāža uz to brīdi bija vienkārši prātam neaptverama. 13,819 Nacionālās hokeja līgas spēles. Edmontonas Oilers spēles pirmos un otros vārtus guva leģendārie Jari Kurī un Marks Messier, izvirzot laukuma saimniekus vadībā ar 2-0. Savukārt mača izskaņā izdevās rezultātu pierot līdz 1-2, un to paveica tagadējais Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoļņš. Viņš ar meistarīgu slidojumu un augstasinīgu pauzi burtiski noguldīja uz ledus tobrīd jau 4-kārtējo Stanleya kausa ieguvēju un Vezinas balvas laureātu Grantu Fūru. Nākotnē Grants Fūrs 2003. gadā tika uzņemts hokeja slavas zālē, lai gan jāsaka, ka par šādu meistarīgu izpildījumu tolaik nevienam nevajadzēja brīnīties. Padomju augstākās līgas vadošie spēlētāji prasmju ziņā bija līdzvērtīgi aiz okeāna zvaigznēm un nereti pat bija labāki. Vienīgā reālā atšķirība slēpās maciņa biezumā un mēneša algas nulīšu daudzumā ciparu aizmugurē. Starp citu, Vitoļņam un vēl vairākiem tā laika Dinamo hokeistiem nākotnē pavērsies iespēja nostiprināties NHL, taču dažādu nelabvēlīgu apstākļu un traumu sakritības dēļ karjera tur neizvērtās tik spilgta, kā gribētos. Harijs lielajā līgā izvadīja vien 8 spēles Winnipegas Jets sastāvā. Interesanti, ka Nacionālās hokeja līgas klubi viņu savulaik nodraftēja pat 2 reizes. Pirmais piegājiens notika 88. gadā, kad uzbrucēji izvēlējās Montreals Canadiens, bet otrais jau ar kopējo 228. numuru viņa nodraftēja pieminētā Winnipega, kuras rindās 93. gada rudenī. Vitoļņš piedzīvoja savu NHL debiju mačā pret Vašingtonas Capitals. Ja atgriežamies pie Oilers, tad šīs leģendārās komandas sezonas turpinājumā fiksēts interesants moments. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā viņi tikās tieši ar savu bijušo līderi un pilsētas alku Veinu Gretzki un viņa jauno klubu Los Angeles Kings. Edmontona sērijā bija pārliecinoša favorīte un ātri izvirzījās vadībā ar 3-1. Tomēr Kings ar Gretzki priekšgalā nesalūza. Los Angelesas klubs spēja uzvarēt 3 mačus pēc kārtas, tādējādi triumfējot visā sērijā un priekšlaicīgi pārtraucot Edmontonas gājienu pēc 3. Stanleya kausa pēc kārtas. Tā bija pirmā reize kopš 82. gada, kad Oilers kapitulēja jau playoff pirmajā kārtā, un
ironiskā kārtā tieši hokeja karalis bija tas, kurš pielika punktu savas bijušās komandas titula ambīcijām. 88. gada 30. decembrī Vankūverā 15,310 skatītāju klātbūtnē Rīgas Dinamo aizvadīja supersērijas 3. maču, kas rezultāta ziņā izvērtās pagalām neveiksmīgs. Tika piedzīvots nepatīkams zaudējums ar 1-6 pret vietējo Vankūveras Canucks vienību. Vankūvera uz to brīdi NHL kopvērtējumā ieņēma 13. vietu, 39 spēlēs izcīnot 15 uzvaras, piedzīvojot 19 zaudējumus un 5 reizes cīnoties neizšķirti. Kluba rēķinā bija 35 punkti ar vārtu attiecību 129 pret 126. Tobrīd Canucks rindās vienu no savām pēdējām sezonām Nacionālajā hokeja līgā aizvadīja latviešu izcelsmes kanādiešu aizsargs un šī kluba leģendā Harolds Šnepsts, kurš to sezonu čempionātā aizvadīja 39 mačus un bija iekrājis 4 rezultavitātes punktus. Šajā duelī vienīgos vārtus rīdzinieku labā guva Oļegs Znaroks, kurš spēles otrajā pusē spēja vien nedaudz sadeldēt deficītu, panākot 1-4. Vankūveras hokeisti dominēja arī metienu attiecībā, uzvarot šajā rādītājā ar 35 pret 26. Salīdzinājumam, iepriekšējā mačā pret Oilers metienos pārāki bija tieši rīdzinieki ar 26 pret 23. Savukārt pirmajā cīņā pret Flames kopējā metienu bilance palika mājinieku labā 40 pret 28. Turpinājumā šajā jaungada turnējā dinamiešiem bija spēles pret Veinu Gretzky un Losandželosas Kings, Čikāgas Blackhawks, St. Louisas Blues un Minnesotas North Stars, bet par to jau tuvākajā nākotnē. Starp citu, Minnesotas organizācija 89. gada vasarā nodraftējas Latvijas hokeja leģendu Helmutu Balderi 36 gadu vecumā, padarot viņu par visu laiku vecāko draftēto hokeistu līgas vēsturē. Vecākais debitants ir Ņujorkas Rangers uzbrukošā tipā aizsargs Curtis Lesters Patriks ar iesauku sudraba lapsa, debitējot 1926. 27. gada kampaņā 43 gadu vecumā.